labs rīts visiem. Ko pēc ļoti ilga laika atkal ir jāpastrādā uz koku dēļ. Es tagad kaut kādu, pusotru mēnesi, 2 mēnešus reāli neesmu bijis darbā, ir bijis atvaļinājums un daudz brīvdienas, bet daudz, kas arī ir padarīts. Ir nobudžet reisings palaists, ir aizupēs visādas izdarītas, kā jūs redzat, šobrīd brauc ar Škodu, arī X5 man vairāk nav, līdz ar to aizupēs vēl būs izdarības, jo parasti jau tā ir, kad nāks kaut ko bišķīt upurēt, lai ātrāk lietas iet uz priekšu, un X bija viena no tām lietām. Tā kā tagad mēs braucam ar ritīgi skaistu Škodiņu, bet braucam mēs uz Zirņiem, jo Zirņos man ir smagais, un šodien mēs sāksim kaut ko kustināt rokas, tāpēc, kad pēc tā, cik ilgas neesmu bijis darbā, visticamāk, es nemācīšu ne krauties, ne braukt, ne stumties, un būs interesanti, es domāju, bet vai laižam, kocīgais nāk. Jā. Labs rīts. Labdien. Kā ir pēc atvaļinājuma atgriezties darbā? Ļoti patīkam. Jā, man arī, tieši tas pats, man pirmā diena arī. Klāsies, kas man jāvar, kas man jādara? Pie apaļus to finieru. Jā, kas ir pavadzības, man liekas, ka bija, ne? Labi, vairāk, laikam, man liekas, reiz man teica, ka ir es apstīšos. Jā. Ok. Un tad es tev dienas gaitā pačakarēšu prāt, kā jau pie pirmās darbdienas. Gan jau, ka man būs kaut kāds sūda atkal. Jā, labi. Jā. Davai, bučiņš, čau. Jā, labi, tagad čau. Jā, iet ar finieru skuldīgi. Labi. Es jau tā arī domāju, ka būs jāsāk ar finieru, tāpēc, kad laiks ir tāds, ka finieru vajag maksimāli ātri nodot. Jo viņiem ir tāda problēmiņa, kad viņš mēdz plaisāt, un tad, kad tas finieris saplaisāt, tad nevienam to finieru vairāk nevajag, tad viņu var laist. Tad tu baļļi ar viņu var kurināt no sērijas. Reku stāv mans bērīts. Viņš pat ir vienā gabalā. Tā vismaz izskatās. Jēj! Būs forši. Es jau viņu noteikti nemācēšu mums pielaist vairāk. Nu, nesaka, ka tu nebija sailgojams. Pišķīt jau gan bija, jā. Un at boņi, galē projām ir taisni. Platforma ir taisni, mans ļepens vēl ir. Kausam aizsargs vienīgais nav, bet to man šefs teica, ka tas ir pasūtīts. Tūlīt palūrēsim. Es ceru, ka šefs man nebūs piedzīvojis salonu. Bet viņš arī parasti ir kā ar zeķiem brauc. Tāpēc kā es. Kas ir Optimus? Paņem šķīrītāju. Šķīrīšanas līdzekļi. Tā. Laikam palika bojā. Laidīs klāt jau brīnum kasti. Tā, man kaut kur te jābrauc uz tā lauku virsū, jo ir man kara auto. Es tikai nevaru atrast, kur tās pēdas īsti ir. Te patās. Palaidīsim Martīns garām. Tas mūsējais. Ieslēdzam rāciju. Te pa tehnoloģisko jābrauc, un tad jāapgriežās, un tad atpakaļ. Mēģinās. Ieslēdzam kombaina režīmu. Jā.
Nu, jā, sanāk tur nobraukt lejā līdz tam pēdām, tad nākt apakaļ. Tā es vismaz no šefs sapratu. Ja man šefs te pirms tam brauc, kamēr es nebiju. Tā, ieslēgsim varbūt kaut kādu mazo bloķīti, višķīt. What the fuck? No pēdām netika ārā. Nu, davai griezies. Tā, man ir jāņem finieris, un finieris stāv, redz, kur šeit. Rekuj finieris. Pagaidām izskatās cerīgi. Te ir kā sauss ir augšā. Tāks, kas man te tagad jādara? Jāspiež laikam šitā poga. Sūkums ieslēdzās, pa duškas iet lejā. Nu labi, ir, mēģināju krāmēties. Es domāju, ka šitā krau droši vien būs kāds laiciņš paies viņu uzkrāmēt, jo nu, tiešām kāds 2 mēnešus neesam vispār neko darījis. Tā kaut kāda cimda laikam jāsameklē. Kas tāpa lupa? Tāda man te iepriekš nebija. A, kur ir mani cimdi? Šitie diezgan derēs. 10. Jē! Derēs. Tā. O! Abi 2 palikiņi arī ir atpakaļ. Ā, no rekā. Vēl viens puļķis ir pazudis. Es pa ziemu sen apakaļ nolaužu šito, un tad izskatās, ka otrs arī ir nolūzis. Bet nu labi, ķeps vara. Nē, paga, kā tur bija. Ķeps varēja no augšas. Ievilkt varēja no iekšas, bet pacelt, man liekas, varēja no augšas. Kaut kā tā bija. Palikt, ja nē, kad neiespiežās zemē iekšā. Jā. Godīgi sakot, pēc tādām brīvdienām ir baigi grūti saņemties uz kaut kādu strādāšanu. Nu, nevar īsti teikt, ka baigi tur gribētos tagad strādāt. Protams, man tas darbs patīk, bet zin kā jau vienmēr pēc brīvdienām ir grūti saņemties uz kaut kādu strādāšanu. Tā, kas te būs? Šitā ķepa iet. Nu jāsanāk, kad ķeps jāizlaiž no lejas uz sāniem, bet jāpaceļ no augšas kaut kā tā. Tā, davai laikam jānoliek kaut kur telefons, tad ir jāiet krāmēties. Kaut kā tā, nu, izpildījums varbūt nav tas pats vizuāls skaistākais, bet, nu, nevajag arī piekasīties, es kaut kāds 2 mēnešus neesmu strādājis. Bet nē, pa lielam nav tik traki. Tā. Un āķējies iekšā. Šis ir. Jā, tās bēras mīzes būtu vēlams bišķi pakasīt nost. Nu, tāds, kas ritīgi turās, jau nē, bet tā, ka šī, piemēram, šī nekas nenotiks. Bet noplēst nevar. Bet tāds būtu vēlams noņemt. Tā vienkārši, ka neiekrīt kaut kādai vieglai automašīnai tur stiklos, un tad atkal būs viss slikti.lv. Šitie te aizliegtais paņēmiens atkal izdomās uztaisīt video par kokvedējiem, ka mēs tur tādu un šitādu. Tā kā vēlams būtu strādāt tā, lai pašiem pēc tam sūdi nesanāk. Tā, tas ir. Tā, laikam, štrops salikt apakaļ. Štrops, ne, ķēdzi.
Tā. Ok. Jā, bet nav nemaz tik traki. Stāvējis es esmu 34 minūtes. Nav sūdīgi. Nu, finierīt vajadzētu bišķi ātrāk, protams, krāmēt. Parasti tās ir kaut kāds, nezinu, 20 minūtes. Bet labi, šoreiz var piedot man. Tāks. Kā lai šo traņu te nolaik kaut kā. Lai viņš man te neapkrīt, ko. Ar ko es te mokos? Varbūt, ka neviens no jums maz neskatās to video. Es te mēģinu tagad krāmēt telefonu statīvu. Tā vienīgā problēma, ko nav nemazāk jāsam, ka šī ir pa krautu. Šī noteikti varētu. Šī noteikti šī krautu. Tā. Kas šodien pa datumu? Nav nejausams. Finieris, kugi, vārds, uzvārds. Tā, nē, man jāuzzana, man jāpārbauda kādu baudzīmes numurus ar ņemt, kas kaut ko nesajauc. Nu, tagad tāda svarīga lieta mēģināt no vietas izkustēties. Nu te jau ir kā. Tāds lauks ir kā normāls, bet te pārsdienas apakaļ lietutiņš bišķīt uzli, ja? Un tad, ka nesanāk šājas, bet izskatās pagaidām, ka nē. Te vienīgais tāds grāvels normāls. Tā. Tā, neviena nav. Kā man šitais nepatīk. Tāds sajūt, ka tā mašīna lūst kopā šlankājot. Tā, labi, laižam uz kuldīgi. Tā, ko es tas izdarīju? Automāti uzslēdz manuālo. Es pāresti, kad braucu par kaut kādām kočkām, kādiem sūdiem, uzslēdz manuālo režīmu, lai... Jo viņš skāns citreiz pārslēdz tos ātrums, tad viņš saprot, šeit bišķīt pa traku, tad viņš met atpakaļ. Tu jau esi paspējis sadzēsties un viss, un tad tu citreiz paliec. Es parasti ieslēdzu manuālo režīmu. Un tie, kas skatās viņīgi par tiem svariem, nu te viss ir chill, piekab ir 24,1 un mašīna ir 8,4 un 9,1. Easy, maucam tikai. Nu šodien te visi atkal baigās skrējienā, protams, noteikti. Es aizvedu finieru, aizvedu malku, tagad reku tariņu esmu uzkrāvis. Jo šī te krautuve ir vienkārši uz lauka malā. Un ķeram labos laikapstātus, jo ja te uznāks lietas, tad ir viss, tad ir paldies par uzmanību. Tā kā uzkrāmēju taru, tad reku paņemšu bēres papīrenu un tad jau došos uz māju pusi. Tā, nu diena lēnām iet uz beigām. Tagad jāuzkrāmē ar tā papīrene. Un tad jāskatās, vai viņu nodot, vai rītdien nodot. Baigi negribās skriet pirmajā dienā, varētu jau viņu pat rīt nodot. Es tā domāju. Tā, nu labi, izdomāsim tulīt kaut kur nolikt telefonu. Lai forši izskatās. Piemēram, kaut kur te. To daru prieka pēc, bet vai tad tiešām gulnas dziļas sirdī liek pašķelties liesmām? Kur ir mana vieta, kur ir piepildīta dienas stāsta beigās viski slāpē nemieru manī? Nu sajūt tā, ka es kaut kāds stundu 20 esmu krāvies. Jo, haidī. Šis bija ilgi. Un arī grūti. Kaut kā, nezinu, fiskars. Baigi kratās. Mēs pa dienu skatījāmies viņam apakšā,
celmā bukse ir diezgan sadilus un viss jau nevar pakrāmēties. Visu laiku tirkājās tā mašīna, tagad tāda skrāns pa Jelgavu. Nepatīk, cik ir tagad? 54 minūtes, pat kauns skaļi teikt, ka tik ilgi krāvās. Johaidī. Vairs papīram parasti kaut kādāt, nezinu, līdz pusstundai, 25 minūtes varēja uzkrāmēt, nekāda problēma. Tā. Pulkstens ir 6:30, jā, neskries uz Liepāju. Taisīs vakar sarakstīs papīrus. Pērs, papīru malka, klubi, vārds uzvārds. Kaut kā tā. Mēģināt kaut kur izkustēties. Arī kolēns aizgāja. Jā. Jāsāk braukt. Tik ilgi nav strādāts, ka es patiesībā pat bišķī tāds saguris jūtos. Tagad ir 4. krāva, 6:30 vakarā. Ir tāds bišķi, pa daudz laikam atpūties. Kas te zaras, ka nenorās. Jā. Nezinu, savā ziņā man, godīgi sakot, tas kokadējs ir bišķīt apnicis, bet no otras puses man viņš ļoti patīk. Tad tāds, laikam jau vienkārši pārāk daudz biju atpūties un cits kaut kādas lietas darīs. Tad, gan jau iekustēsies un gan jau būs labais. Tā, esi mājās. Mašīna tepat lejā pie mājas stāv. Es biju reāli domājis. Brīvs vakars. Bet tā kā es laukos mēģinu kaut ko darīt mājai un dārzam, tad izdomāju, ka aizbrauks piečinīt vēl ātru žogu. Jo tagad, kad es arkal esmu sācis strādāt, man tas laiks ir mazāk. Un jāmēģina tas laiks liederīgi izmantot. Tā kā, pāršķiram lapu un braucam uz aizupē. Tā, jāmēģina šitie 4-5 stāp dabūt zemē iekšā. Kaut kā te es ņemos, es te bardak esmu diezgan uztaisījis. Bet, jā, te man ietreku lauku žogs. Te. Un tad tur kaut kur aiz atteis. Un es gribētu tagad šitos ten šokar iebetonēt. Un tad rīt varbūt vēl bišķi pātri parīt. Parīt tad es varētu ilgt to rulli tālāk. Kaut kā man te tā iet. Pieri slāpīja visu muguru knaušos, bet to staviņu sasēreku. Cik tie ir 1, 2, 3, 4, 5. 5 jauns ielikt. Betons beidzās. Bet vismaz rītvakar vai parīt varēšu vēl bišķis priekšu paiet. Vienkārši tojās Jāņi un tojās man dzimene. Kaut kādi ziemiņi atbrauks kaut kas un mums tiem sīkiem ir tieksmi kaut kur muktis laiku no tajiem. Un suņi tie vispār, es pat nezinu, kuri vairs ir. Kaut kur maisās riņķi. Bet, jā, labi, vakars beidzies. Nākamā epizode apakaļ Kokudējā. Protams, ka nākamā epizode nebija Kokudējā, tāpēc, kad video sākums tika filmēts 27. maijā. Un šodien ir 17. jūnijas. Jā, tieši no 27. maija līdz 17. jūnijam es neesmu bijis darbā, bet tagad mēs braucam uz Saldus darbu. Un šis video turpinās tāpatās, kā viņš arī iesākās. Kā atkal esam atbraukuši pie smagā, bet tagad smagam ir ekstrēmās pārvērtības, jo viņam ir tikko iziet jauna apskata visam sastāvam. Piekabē man tur dīselē jauna, sakabē jauna, ar boiņiki, tur gaismiņas, spārnī, viss kaut kas ir sataisīts. Tur būs inšīgi braukt. Es ceru, ka nav melnāji. Nē, reku ir 03.07.2025. Visu gadu varēs braukt. Tā kā jāsāk ir beidzot strādāt, ja pa šitām 2,5 nedēļām par upi, jo tik daudz, kas ir izdarīts. Esam bijuši visu kaut ko filmējuši un darījuši gan TikTokam, gan no-budžeta racingam, un darbi ir bijis nenormāli daudz. Pa starpēl dzimšanas dienu un visu kaut kas, un tad man sīkie saslima, tad es saslimu, tad man liekas atkal sīkie un atkal es, un tad darbs ir diezgan daudz kavēts, bet tagad ir iespēja nedēļu līdz Jāņiem pastrādāt. Tā, kamēr motors mums te silst. Te viss ir dīseli jauns, smuka taisni tagad. Reku sakapsāķis arī mums ir jauns.
Par šito gumiju es neesmu pārliecināts. Bet, nu, ja viņi ir uzlikt, tad jau viņi droši vien, ka vajag. Māriku jaunas riepas priekšā. Jā, es baigo laiku. Tā, kas te bija šitē. Baigo laiku neesmu strādājis. Es jau aizmirsu vispār, kas man tā jādara uz to kaut ko. Jā, nu. Pārāķiesim bišķi augstāk. Tas vienmēr jāpārbauda ķēdes un riteņi. Šī arī vaļā. Paņemsim šito, tulīt saliksim smuki. Ja tā ir tā krava sasēžās, viņi ir jāpārbauda. Jā. Nu ko, jādodās uz Liepāju. Bet tur, protams, es nevaru atkal neko filmēt. Nu, kamēr es braucu uz Liepāju, man gribās pateikt paldies Skānijas centram Liepājā. Jo tā mašīna kaut kādu brīdi bija pie viņiem, jo tur diezgan daudz ko vajadzēja taisīt. Man priekšā logu mainīja, aizmugurē, kā jau es teicu, viss tur sakapsāķis un viss tās lietas ar poņiki un spārni un viss kaut kas. Un visādi dačiki un viss ir baigi forši sataisīts. Un lielākais prieks man par to, ka stūri ir sataisīti. Jo viņai jau no jaunības tai mašīnai bija tāds tīzli, tāda brīvkustība. Bet tom stūrei tieši uz stūrs iekārtu. Un tagad tā viss ir sataisīta un tagad liekas, tagad ir vieglo braukt. Jo iepriekš likās tagad tādu, tā kā it kā braukt ar tādu vecu traktoru. Nu visu laiku tev jāmēģina tas vidusceļš stūrei notrāpīt. Bet tas arī tagad viss ir sataisīts un baigi forši. Vienīgais es skatos, ka mums apskat arī aizskariņi ir noņemt nost ar visām novelcenēm. Bet tās kaut kur jāpameklē. Es zinu, ka kaut kur varēja te patās uz vietas Liepājā šinī galā kaut kur nopirkt. Bet no to es atradīšu. Bet jā, braucam uz Liepāju un tad man kaut kur jāzina vai nu šefam vai nu Tomam, jo man nav nejausmas, kas man tālāk ir jādara. Jo šito kraus šefs jau man ir uzkrāvs, jo kamēr es te slaistījos un slimoju un izsācis citas lietas darīt, tad man šefs stūrēja smago. Tā kā, ja kāds no jums netika pasveicināts, tad tas nebija es, tas bija šefs. Jo man te vien vairāk šoferi zvanīja, ko tu iedomīgs palicis, nesveicinu vairāk nevienu. Es saku, veči, sorry, es tur kaut kur citur esmu, es darbā neesmu. Bet, nu, jā, tas vajag. Vispār nevienu vārdu nevar saprast, vecīt, ko tu runā. Izklausās, ka viens ir ieslēdzis kaut kādas ziņas paklausīties rācijā. Nu, Liepājā tikko izkrāvos, tāda diezgan dīvaina sajūta ir pēc tik ilgas pauzes krauties atkal. Nu, liekas, ka atkal vispār neko nemāk, neko nejēdz, tas ķeksis man kratās. Nu, tās bija vienkārši drausmas. Bet ir viens bet, es pamanīju, ka man bišķīt urns ir sadils. Sākumā likās, ka tā trešā atbalsta buksa ir beigta, bet es ievēroju, ka pašā celmā lielā buksa izskatās, ka ir izģērbusies. Un, ja mēs ilgstoši ar tādu strādāsim, tad tur beigās būs brāļu kapi, tur viss būs slikti. Nu, es ceru, ka tagad jau nav pa vēlu, ka pietiks tikai ar to, ka to buksu kaut kad nomainīs. Bet, nu jā, nu visu laiku, nu tā kā zirgu, jā, visu laiku kratās. Un es jau iepriekš pirms tām kaut kādām 2-3 nedēļām strādāju, es jau jūtu, kad ir pa dullu. Bet tagad viņa vēl vairāk ir sadalus un nu ir vēl grūtāk strādāt. Tā kā jā. Kaut kur es te mēģinu braukt, atrast navigācijā vispār, kur man jābrauc. Tagad man telefons kājām gaisā, tā iecentrēsim. Un kaut kad drīz man te būs krautu. Jāskarās, tā laikam kaut kur esot arī luksafors. Man liekas, ka kādreiz, ka valsts mežos strādāja, tad es te esmu braucis. Tur, man liekas, ir kaut kāds karjeras. Un aiz karjerām ir luksafors un tur ir diezgan pašaurs. Nu tā, ka nevar samainīties. Jā, bet visādi citādi iet forši vismaz lietas šodien nelīst. Tas laiciņš tāds kaut cik normāls. Nu, Liepājā līja, bet tad jau es biju paspējis izkrauties. Jā, par to kraušanos, nu 20 minūtes es krāvu ārā papīreni. Nekad dzīvē, man liekas, tik ilgas neesmu krāvies. Bet, nu, parasti tā ir pēc atvaļinājuma tās pirmās pāris kraviņas ir tāds, tu jūties tā kā tāds, nu, tā kā pirmo reizi uz fiskaru uzkāpjot, bet, nu, tad jau 3. 4. krauja jau aiziet parasti. Jā, bišķīt laikam jāpakaid, kamēr putekļi nosēžās. Ja ne, pilns kabinets atkal būs ar kultūras slāni. Jā, reku, lejā ir luksafors, tagad viņš ir zaļš, tur neviens nav.
Pagaidīsim, kad aiziet putekļi, tad mēs liekam sarkanu. Kaut gan bieži vien mēs vispār daram tā, kad pat neliekam luksforu. Labi, privātajā sektorā man parasti nav tā, kad ar kādu ir jādalās to krautuvi. Bet valsts mežos kādreiz, kad braucu, bieži vien bija tā, ka mēs džeki pa nakti sazvanījāmies. Luksfors otru pusi. Pa nakti sazvanījāmies, kur braucam, paskatāmies, var samainīties, nevar. Bieži vien bija tā, ka tur parās pie krautuvas bija kaut kāda kabata. Un tad arī otrs šoferis droši zināja, ka var mierīgi braukt iekšā. Un ka tas, kas kraujās, nu, tad, kad viņš beigs krauties, ka viņš pastums uz apakaļ. Savādāk citreiz ir tā, ka iebraucamais ceļš ir tik garš, nu, kad no brīža, kad šoferis, kas ir iekšā, ir uzkrāvies līdz brīdim, kad viņš izbrauc ārā, tur, nezinu, 10-15 minūtes paiet, kas tev vēl papildus ir jāsēž. Nu, teiksim, kaut kāds baļķis, pa tām 15 minūtēm tu jau vari paspēt uzkrāmēt. Tā kā, nu, viss ir laiks. Jo vairāk laika tu pakās kaut kur uz kaut kādām lietām, jo mazāk tu nopelni. Kad kaut kāda baigā karjera. Tā, nu labi, jābrauc iekšā skatīties, kur man tā krautu tur ir. Klau, tas viss, kas ir tā iesākumā, tas ir mūsējais, jā? Jā, pēc tās karjeras labajā pusē tur dabujam malka, dāļpaļķis, kaut kāda tariņa, vai ne? Jā. Vasam arī te ir krautu? Jā, tur kaut kur uz iekšu. Labi. Tā es te mēģināšu kaut kur apgriezt. Jā, skaties, jo, ja nu kas, jo tur bija tā luksofors tev rakstīt tajā pie šļās ten karjeras labajā pusē. Jā. Tu biji domājis tā pirmajā krustojumā man apgriezties? Tur, kur principā vasaceļš ir aizsūtīt ar to lokāciju, sanāk, tu brauc uz priekšu, tad ir tāds maziņš draņķīgs servetūnēs, kas aiziet tā kā uz taisni. Jā. Un tad, bet tad viņš iet uz vasaceļš, viņš pagriežās pa lādu un tālāk aiziet lielais vasaceļš krustojums. Tad es to aizbraukšu apgriezties. Jā. Labi, jo man te... Ir tautzīmes? Nezinu. Man liekas, ka jā. Pagad, pastīšos. Jā. Kaut kas te ir. Jā, ir kaut kāds ir, bet man liekas, ka daudz nav vēl. Tur kaut kāds 2 krauts izstāst ir, vai ne? Man toči 2 paudzīmes. Jā, kaut kas ap 2 kravām izskatījās varētu būt. Jā, jo tā papīra neskaties, tur tāds sportniecis beigā. Jā. Tak, sūkums ieslāgts. Viņš, lai putekļi norimstās. Nu jā, baigi grūti tagad sāk krāmēties. Pēc tik ilgas pauzes. Mēs jau vispār pa lielam. Kopš sākām te to no budžeta racing projektu taisīt, nu nenormāli maz esmu bijis darbā. Es jau, man liekas, kad iepriekšējā video teicu, ka esmu priecīgs, ka šefs jau man no darba nav atlaidis daļa darba kavēšanas. Kas te ir negrims iekšā? Viņš kā ciets. Nu jā, man šitie baļķi jāsvēc. Nu jā, priecīgs, ka es vēl neesmu atlaists. Bet, man atkal bonus ir tajā, kad arī šefam ir tiesības. Tad arī šefs mierīgi var pabraukt ar smago. Viņam arī, es sapratu, ka arī patīk pabraukāt ar smago. Bet es domāju, ja es būtu firmā vienīgais, kam ir tiesības, nu tad jau gan visticamāk, kad nāktos meklēt kādu citu šalu, kas varētu manā vietā pastrādāt. Tā, nu labs ir, mēģināsim krāmēt. Tā, tikko uzkrāvos, bet es kratos ārā no šajienes. Jo bieži vien ir tā, kad loģistika vairākas mašīnas sasūt uz vienu vietu, un tad ir, bišķī tā tīzla, ka tu uzkraujies, un tagad ārā čalis gaida uz tev, kamēr tu štropējies, kamēr tu visu izdari. Es vienmēr uzkraujos, nogrābi ceļu, izbrauc ārā, un tad es varu štropēt, es rakstīju pavadzīmes un tādā garā. Es par kilometru jānospiež pa nulēm. Nu jā, kaut kā tā. Bišķī tāda sajūta, kad vakarā varētu būt diezgan labs negaiss. Tāds diezgan sutīgs ir. Un pagaidām jau māko viņi izskatās forši, tur tālumā kaut kur tāda tumšāk viņi bišķi ir. Bet tāds sutīgs diezgan tas laiks. Te viss ir noputējis ar putekļiem. Tā, lukspors ir apakaļ. Kaut kā tā mēs te izskatāmies.
Jāpārmaš kropus man gan. Kādreiz es metu ar rokām, jo man vienmēr bija tā slimība, ka šitos te āķis salauza. Nu, āķis parasti salauza. Tad es izdomāju, nemetīšu ar ķeksi, metīšu ar rokām. Nu, tagad sarkalni man gribēja mest ar ķeksi, bet Lukas Forsim gribēja tīties ārā. Bet nu, te neviens nebija teorētiski, kas to visu varēja iekšā sadarīt. Nu, kaut kā tā. Kāds varbūt prasīs, kāpēc es mātu pāri pa fiskaru, bet es fiskaru esmu iegremdējis ar kokiem, tās ķēdziņas fiskaram nepieskarās. Labi, laižam uz sauli. Zini, ka bišķīt sāk krist uz nerviem. Pašā sākumā, ka es filmēju. Pofīgi, filmēju viss, kas ienāk prātā. Tagad jāsāk domāt, šitai gadu arī drīkst filmēt, šajā gadu arī nedrīkst filmēt. Nu, vajadzētu jau laikam man beidzot sarunāt ar kādu, jo es jau iepriekš runāju, kad ar lielajiem apaļkoku pieņemšanas punktiem vajadzētu varbūt sarunāt, ka varbūt viņi ir ar mieru, kad es pafilmēju, pie reizes vēl pastāstu, kur jākrāmē, kur jānes pāvadzīme, kur ir sārgs pieņēmējs tādā garā. Nu, izdomāsim. Bet tagad man te bišķīt Toms jāsatiek. Ja viņš ir kaut kāds laikam baigais loģistikas eksperts, viņš man tagad stāstīs, redz, kur man ir jābrauc un kas man ir jādara. Es domāju, ka mēs viņu tāpat pabaidīsim, jo man vienmēr patīk viņiem visiem uzpīpināt. Lielā taurīta ir ieslēgta, aizdedz ir pagriezt. Nu, tā kā jā, blin, baigas puti, kas es tas attaisīju. Skatās. Bļa, pieredz jau. Jūs pieredz, ne? Jau sāk apnikt. Nu, rekā ar man te smuku. Augšņi malku. Tur ir mani cimdi. Tas tāds. Bāsties kādu smuka malciņu. Šitādi jau rokām var ar krāmāt. Jā, labi ir. Kā jau parasti. Mežs, gateris. Tagad esmu mežā. Uzkrāmēsies jānoliek. Telefons kādā interesantā vietā, tā lai redz, cik sūdīgi man ir krāmāties, jo es saku, nu, blin, šitie apakšā tas celms, nu, tur ir labi izjājies pa šito laiku. Reāli tāda sajūta, ka kraujoties kaut kādā brīdī nolūzīs un tā kā katapulta tiešaus mežā man iekšā. Nu, reku, Denis kraujās, kad 8 stundas jau. Nu, Kai, tu būsi YouTube? Nekas. Nekas. Man tik daudz grūžu nebija. Svaigāks materiāls. Tā kā jā. Tu no augšas nevar nolaist? Tu no augšas nevar nolaist? Jā. Jā, man arī puskloķi nav. Izlaist, bet ielaist es nevar. Es tagad sēžu un domāju, braukt vēl pakaļ kravai vai braukt mājās. It kā ir jau tulīt 8 vakarā. Es aizbraukšu uz Saldu, būs 9, uzkraušos 10, 11, 12, būs 12 mājās apmēram. Es, man liekas, negribu tik ilgi strādāt. Laiks man it kā atļauj. Nu labi, es te patās pie Rolavas esmu, man līdz aizpats krustojumam te pāris kilometri, tad es ātri izdomāšu. Nu, ko tu ņurdi? Es tak zinu, ka tur mašīna griežās. Skalnīt, tu bļākts kaut ko. Nu, protams, ka es izdomāju, ka jābrauc ir mājās. Es bišķīt esmu noguris un pēc šitik lielas pauzes, nu, nav tā, ka nenormāli tur gribētu strādāt. Bet ir viens ļoti svarīgs jautājums, uz kuru noteikti jūs visi gribat zināt atbildi, kur tad ir tas jaunais kokvedējs? Nu, īsā versija tāda, ka jaunais kokvedējs nebūs. Kāpēc nebūs? Tāpēc, ka nu, tie, kas vairāk šķirīja kaut ko pa
pa mežiem, pa nozari kā tādu, jau saprot, kad ir atkal viss mīsgrauzis un viss pārējais, un brīžiem nevar saprast, kas būs ar darbiem, vai viņi būs vai nebūs. Un, zin kā, protams, tādai lielai firmai, kam ir liels apjoms, liels autoparks, un tiem, protams, viņi regulāri maina tās mašīnas, un lai nav ar veciem sūdiem jābrauc. Bet mūsu gadījumā, nu, mašīna izskatās vēl patreiz ļoti labi, viņai tikko izgāja tehnisko apskatu, gan mašīnai, gan piekabei. Visi spārni ar boņķi, viss kaut kas ir nomainīts ritošai, nomainīts dīsele, sakabe, viss, dīselē pat riņķi, man liekas, ka mainīja. Un tad mēs te ar šefu kādu laiku atpakaļ parunājām, un šefs man saka, nu jā, nu zin kā stulbi, mēs jau it kā solījām, ka tev būs tā jaunā mašīna, tu jau te pus Latvijā esi paspējis pastāstīt, ka tev būs tā jaunā mašīna. Viņš teica, bet nu pats redz, kāda ir tā nozare, un tad šefam teica, davai, daram tā. Šitai mašīnai vēl pat nav 300 000, ir kaut kā 295, kaut kas tam līdzīgs. Un es saku, nu tā ir knapi piebraukt mašīna, kas tas pa nobraukumu. Un es viņam piedāvāju variantu, saku, davai, klausies, daram tā. Izējam apskati, sataisam viņu smuku vizuāli, lai viņa bija diezgan tāda saburzīta pa šītiem gadiem. Kā šefam pašam patīk teikt, šī bija tāda demo mašīna, šī bija pirmā firmas mašīna, un tad skatīsies, kā būs. Un es saku, davai, sataisam to mašīnu vizuāli, sataisam tehniski. Es saku, un ideālajā variantā, ja tu man vēl uzkrāmē uz jumta apaļos lukturs. Es saku, un pofīgi, un braucam, un nu neko, nu ziemā siltāk saģērbsies, un ja lietas līst uzvilks kaut kādu tur lietas mēteli, nu pofīgi. Ne jau pirmo dienu sēžu kabrioletā, pa lielam ir jau pierasts. Protams, gribās to komfortu būdiņā, bet nu, sūds ar visu. Un šī bija tā garā atbilde, kad tad izdomājam, ka tas kokudējs nebūs, bet kokudējs bija jau atnācis, es jau biju paspējis viņā iekāpt iekšā Rīgā Skānijas centrā. Nu, cik nu iekāpt iekšā, nu paskatīties, kamēr man šito toreiz taisīja, tad es tur tā paokšķerēju, paskatījos, kas ko kā. Un, nu, izdomājam, ka tomēr nē. Bet tā mašīna tagad brauc kaut kur, es gan neatceros, kas bija pa firmu, kas viņu nopirka, un es nezinu, vai es varu teikt, kas viņu nopirka. Bet katrā ziņā viens XT skāns braukā tāds smuks ar būdiņu, smuks taisns, un, jā. Varbūt, ja šoferis skatās šobrīd to video, varbūt var atsūtīt man kādu bildi, kāds viņš tagad izskatās, jo, nu jau kaut kādi, es domāju, ka divi mēneši, jā, kā 2 varētu būt, ka ir pagājuši, kopš mēs izdomājam, ka, nu, ka nebūs tomēr. Tā kā kaut kā tā, nu, paldies, ka skatījāties. Ir viena tāda baigā feature, kad manā YouTube kanālā var redzēt, ir 2 interesantas dziesmas uztaisīs mākslīgais intelekts. Un jūs varētu paklausīties tās dziesmas un ierakstīt komentārā, kura patīk labāk. Un tā, kurai būs vairāk tie laiki, to arī mēs atstāsim. Un, nu, kaut kā tā. Es te mēģināju to video te kaut kā samuhļīt, te bija pirmie kadri, tad atkal šitie jaunie kadri, un te viss kaut kā man te gāja, bet video tagad ir, un beidzot mums ir 45. video. Un tā kā es atkal esmu kokudēju kabīnē atpakaļ, es ceru, ka, nu, izdosies vēl tos video safilmēt, un viss būs priecīgi. Savādāk man jau vienu brīdi jau bija līdz vienai vietai, kad nāk visu laiku sociālos ziņas. Jau, Kristap, kur tad video? Kāpēc nav video? Vai tu strādā, nestrādā? Nu, strādāt es strādāju, bet ir pa vidu viss kaut kas cits, ko darīt. Tā kā vēlreiz paldies visiem, kas skatījāties. Spiežam like, spiežam subscribe. Un varbūt arī varam paskatīties no budžeta racing, jo tie, kas tā aktīvāk sako, tie arī zina, kad ir tāds projektiņš. Nu, tos video arī var redzēt gan TikTokā, gan Instagramā un arī šeit pat YouTube. Tā kā kaut kā tā, paldies visiem. Es eju mājās montēt šo video kopā. Čau!